Programmu piedāvā SMS kredīt LB un stipro skrējiens 2. Labs vakars visiem Latvijas neatkarīgās televīzijas spēcīgākajiem līdzjutējiem, kuri ar aizrautību seko līdzi jau tradicionālajiem Latvijas atklātajam spēkvīru čempionātam. Un šodien mēs jūs ielūdzam karstajā, saulainajā 5. spēkvīru posmā, kurš risinājās Preļos. Jā, mūsu iepriekšējā gada pārsteigumam Artim Plivdam dzimtajā pilsētā Preļos. Ļoti karsta diena, 34 grādi. Ēnā, līdz ar to, protams, ka papildus grūtības dalībniekiem. Un vingrinājumi šīs dienas sacensībās. Un kā pirmais Jēs un Jēūdens meistars baļķa celšana. Viva Color auto turēšana. Mareka Leiša, mīļākais vingrinājums. Kā trešais siltums jums Nēši. Triobēts spēka kāpne. Un kā noslēgums, kā vienmēr spēkvīru sacensībās Elsāna akmeņi 5 pēc kārtas. Nu, lūk, šīs dienas sacensību dalībnieki un, protams, mājnieks Artis Plivda. Artis Plivda ir atgriezies pēc sacensībām Maskavā un, redzēsim. Tīri veiksmīgi viņam ir gājis. Pirmais starts ārpus Latvijas ļoti tādās atbildīgās sacensībās. Nu, un dalībniekiem, protams, šīs dienas sacensības būs īsts rakstura pārbaudījums, jo sezona jau ir tā kā tuvojas noslēgumam, lielajam finālam, un sacensība jābūt jau labā sportiskā formā, bet, karstums liecina par to, ka būs grūti. Un to jau arī varējāt ievērot sākuma grafikā, ka šajā posmā būs 5 vingrinājumi. Un lūk, tiesneši! Agris Kazeļņiks un Andris Leišavnieks. Ļoti interesants paliks. Abi dalībnieki, Agris satraumēja kāju Valmieras posmā un Andris jau iepriekš satraumējis kāju. Tā kā, lūk, viņš šodien izmantos to iespēju un būs tiesneši. Nu, kas tad ir par dalībniekiem, uz kuriem mēs varam cerēt, ka viņi būs šodien cīnīsies par augstām vietām? Dainis Zāģeris, protams. Neapšaubāmi šī brīža kopvērtējuma līderis Mareks Leitis. Nu, grūta nasta viņam jānes ir. Jā, un jācīnās ar mājnieku cerību un vienu no spēcīgākajiem šobrīd Latvijas spēka vīriem Arti Plivdu. Un šobrīd kopvērtējums pēc 4 posmiem, kā jau minējām, Mareks Leitis ar 34 punktiem ir apsteidzis Arti Plivdu, bet tas pateicoties tam, ka iepriekšējā posmā Artis nepiedalījās. Trešais Dainis Zāģeris. Jā, Ivars Kazeļņiks 9. vietā, Andris Leišavnieks nestartēja un 10. vietā, tā kā, viņiem būs grūti vēl jāpacīnās, lai iekļūtu starp fināla dalībniekiem. Un ķeramies klāt pirmajām vingrinājumam, Jēs un Ūdens meistars baļķa celšana. 125, 135, 145 kg smagi baļķi, pēc iespējas ātrāk jāpaceļ taisnās rokās virs galvas, laika limitā 60 sekundes, 1 minūtes laikā. Jā, šis baļķis ir metāla baļķis, līdz ar to viņi daudz grūtāk celt varbūt nekā koka baļķi, un arī diametrs šim baļķim ir pietiekoši liels, un tas rada papildus grūtības. Mareks Jākapsons tiešām ir veiksmīgi atgriezies sacensību apritē, un šī sezona viņam izvēršās ar katru brīdi veiksmīgāka. Nu, ko skatīsimies, vai šodien arī viņa meitiņa būs līdzās, un tas atbalsts, ko mēs sajūtām iepriekšējā Kandavas posmā no viņa meitas, tas bija kaut kas fantastisks. Jā, ir patīkamais ar liederīgo, ceļojot pa Latviju, var iepazīt ļoti skaisto mūsu valsti, un droši vien geogrāfijā meitai būs laba atzīme nākošajā gadā. Un lūk, Mareks Jākapsons ir darbībā, 125 kg viņš ir pacēls, 135 kg arī pacēls. Tagad ķerās klāt 145 kg smagām baļķim. Jā, grūti. Tas tā liekas, kas tas ir 145 kg. Nav tas viegli, un kā jau es arī minēju iepriekš, ļoti liels ir šis diametrs baļķiem, un Mareks saka, ka ar vienu reizi mēģinājumu pietiek. 2 baļķi, Mareks Jākapsons. Kā nākamais pie baļķa ķērās Rolands Fērsters. Tikai vienu reizi tas pārsteigums, manuprāt, arī tiesnešiem un pašam Rolandam. Nākamais Dainis Zāģeris, viņam jāmēģina sasmelt, varētu pat neteikt sasmeltais ūdens. Dainis vienmēr katrā posmā dara, ko grib. Un ņemot vērā, ka viņam mīļākā aktrise ir Pamela Andersona, tas droši vien, ka būs papildus stimulējošs faktors šajā te posmā uzrādīt lielisks rezultāts. Un arī filmas Drošsirdis un gladiators liek domāt, ka arī viņam piemīst šīs cīnītāja raksturs, un vērosim, Dainis ir izbraucis, bija ārpus Latvijas, arī startēja Spānijas
turnīrā vienā un tagad ir atgriezies mājās, lai startētu Preiļu posmā. Nu, pagaidām ļoti veiksmīgi. Ja viņš pacels arī trešo baļu, tad viņš būs tas, kas uzliks šo pirmo latiņu, kur būs jāpārspēj pārējiem dalībniekiem. Pēc 145 kilogramiem, jā, taisnas rokas ir, tiesnešs vilpas, ka rezultāts ir fiksēts. Un 3 reizes 29,22 sekundēs. Nu, nezinu, vai tas būs pietiekošs rezultāts, lai noturētu šajā līderu posmā. Nu, lūk, galvenais pretendents uz šīs dienas uzvaru. Nu, viņi ir norakstījuši, kad ir rakstījuši anketas viens no otra gladiators Pamela Andersons un suns Rottweilers. Nu, jā, nu, redzēsim, vai palīdzēs šī norakstīšana un filmu skatīšana kopā dos arī rezultātu baļu celšanā. Nu, iepriekšējos gados tiešām šis bija viens no tādiem vājiem punktiem Arta sportiskajā karjerā. Tieši šis vingrinājums, kas vairāk attiecās uz plecu spēku. Un parasti daļa šiem vingrinājumiem bija ļoti problemātiski izcīnīt augstu vietu Artim kopvērtējumā. Bet, nu, vērosim. Šajā sezonā viņš ir ļoti progresējis. Un arī šis vingrinājums vairs neliekās tik grots, un viņš to izdara. Nu, ar piepūli, bet izdara. Jā, nu, patiesi prieks. Jautājums, startēt mājās. Ir liels uztraukums? Protams. Gribu pateikt paldies Kristiānam Jaksam par pelmeņiem. Ja ne viņu pelmeņu nebūtu nostartējis un paldies ģimenei, viss, kas atbalstīja un Gunča! Maksimum kabinets. Paldies! Jā, var redzēt, ka viņš šajā gada pavasarī ir bijis Amerikā, ir saskatījies, kā tur uzstājās sportisti. Un tas ir prieks, kad sportisti ir patiesi, godīgi, īsti un arī mīl savus skatītājus. Māris Blumfelds. Jā, bet tikmēr Dīts Zariņš tika galā tikai ar 2 baļķiem. Nu, tikai, bet turklāt Māris Blumfelds tikai 1 baļķi. Nu, Ivaram Kazeļņikam izrādās nav mīļākās filmas, nav mīļākās aktrises, bet ir 2 mājdzīvnieki, 2 šarpeji. Kas ir šarpeji? Tie ir suņi. Man tā liekas. Bet to mēs varam uzdot skatītājiem, lai sūta, kas tad ir šie šarpeji. Varbūt mēs arī līdz nākamajai pārraidei to noskaidrosim. Nu, Ivars Kazeļņiks ir ļoti karēvīgi noskaņots, jo viņam nav daudz kur atkāpties, jo, kā jau mēs teicām, 8 dalībnieki kopvērtējumā pēc visiem posmiem kvalificēsies finālam un būs 2 wildcards, tātad speciāli ielūgumi. Nu, Ivars pašlaik vēl tikai 9. vietā. Nu, tīri veiksmīgi viņš ir ticis galā ar 3 baļķiem. Izskatās, ka viņš ir apmierināts ar savu startu šīs dienas sacensībās. Kā nākamais dalībnieks, vienīgais viesmākslinieks, jau tā var teikt, Nerijus Ceļjobīkas no Lietuvas. Mīļākā filma Titaniks, mīļākā aktrises sieva. Jā, nu tas būtu... Nē, nu to droši vien mēs negribētu skatīties mājas video. Jā, nē, nu... Es ceru, ka viņi neskatās un nemēģina attēlot to, kas notika viņa mīļākajā filmā Titaniks. Nu, Nerijus Ceļjobīkas tiešām ir bijis ļoti bieži ciemiņš pie mums Latvijā, un arī viņš ir iepazinis mūsu daudzveidīgo dabu un dažādās pilsētas Latvijā. Nu, protams, viņam ir priekšrocība. Viņš ir no dienvidu valsts Lietuvas, līdz ar to viņam varbūt tas karstums nav tik būtisks kā mūsu dalībniekiem. Bet, nu, skatāmies, šobrīd viņš ir pieķēries 145 kg smagiem baļķiem. Jā, virs ar galvas tā kā bija, bet nu, rokas nebija taisnas un līdz ar to finišs 2 baļķi. Jā, nu, laikam karstums tiešām ir tik pamatīgs, kad es tiešām nevaru atpazīt mūsu sacensību dalībniekus. Arī šeit nav mīļākās aktieres, bet ir krievu komēdijas un arī suns. Ļoti maziņš. Nu, ļoti lieliem čaļiem, ļoti maziņi suņi. Nu ko, Mareks katrā ziņā izmantojot savu pieredzi, droši vien jau ir iekrāto pa šiem posmiem, ir izvilcis izlozē pēdējo starta numuru, kas, protams, viņam dod priekšrocības, jo vispārējie ir nostartējuši, un viņš zina, cik ātrā laikā, nu par 3 baļķiem šeit jautājumu nav, 3 baļķi ir jāpēciļ, bet cik ātrā laikā tas ir jāizdara pagaidām, līderis ir Ivars Kazeļņiks, jā, 23,34 sekundes. Nu, Marekam, protams, uzliek papildus atbildību tas, ka viņš ir līderis kopvērtējumā, un viņš tiek veiksmīgi galā arī ar 3. baļķi, un kāds tad ir rezultāts? Apaļas 27 sekundes, kas, jā, nav labākais, bet nav arī sliktākais. Šobrīd 1. vietā pēc 1. vingrinājuma ir Ivars Kazeļņiks. Neliels pārsteigums visiem dalībniekiem. Lūk, varam paskatīties arī pārējos rezultātus. Visus 3 baļķus pacēla tikai 4 dalībnieki. Nu, laika amplitūda 6 sekundēs. Pārējie dalībnieki tika galā ar 2 baļķiem.
Raidījumu piedāvā SMS kredīt LB un stipro skrējiens 2. Raidījumu piedāvā SMS kredīt LB un stipro skrējiens 2. Un tātad atlikušie vingrinājumi šīs dienas sacensībās. Vivacolor auto turēšana. Siltums jums neši. Triobet spēka kāpnes. Nu, ja pietiks spēka, tad būs arī noslēdzošais vingrinājums Elsana akmeņa. Bet būs, nekur viņš nepalies. Jā, no daudziem bija pārsteigums pirmais vingrinājums, un šis ir pārsteigums arī varbūt daudziem televīzijas skatītājiem. Pirmoreiz šīs dienas sezonā 2 smagu automašīnu turēšana. Katras automašīnas svars 1120 kg. Kā pirmais pie šīm automašīnām dosies Māris Blumfelds. Nu jā, pirmajā vingrinājumā Māris palika pēdējā vietā, tātad otrajā vingrinājumā, vai otro vingrinājumu viņš uzsāks kā pirmais. Nu ko, skatāmies, jā, nu daudziem šis ir mīļš vingrinājums, bet katrā ziņā jau pašā sacensību sākumā šis vingrinājums no vienas puses nekas daudz nav jādara. Ir tikai vajadzīgs spēks un izturība un pacietība. Bet šis vingrinājums paņem ļoti daudz spēkus un vēl jo vairāk, kad šajā vingrinājumā spēka vīri var tikt pie nopietnām traumām. Nu, spēka vīri to sauc par roku noplēšanu. Jā, no šīs tulsnes, kas ir darbojoties ar dzelžiem un hantelēm, ir uz rokām, ļoti bieži tieši šajā vingrinājumā tiek noplēstas. Un tas, protams, traucē turpināt sacensības pilnvērtīgi. Nu, ko, 21 sekundi. Nu, parasti jau saka, ka ap 30 sekundes tas ir ļoti labs rezultāts. Nu, pavērosim, ar ko atbildēs Rolands Fersters. Arī viņam pirmais vingrinājums nepārāk izdevās. Un tā, Rolands Fersters ir ieķēries šajās automašīnās, ieķēries rokturos, un jūs varat pavērot, kā spēki vīri izmanto, teiksim, kādu taktiku. Cits ietupjās dziļāk, cits vairāk tā kā uz rokām tieši izmanto šo spēku. Rolandam ir jauns galvas apsējs. Lūk, ko nozīmē. Viņš uz sprēļiem ir nomainījis. Nu, vērosim, vai viņam šis galvas apsējs arī būs laimīgs. Jo pagaidām šī sezona tīri veiksmīgi ir izveidojusies Rolandam Fersteram, un pagaidām viņš tiešām ļoti veiksmīgi ir uzsācis šo vingrinājumu. Un šis jau ir lielmeistara stiķis, noturēt ilgāk par 30 sekundēm. Tas jau tiešām ir pavisam labi. Bet šeit varētu būt favorīts droši vien Mareks Leitis, kam ir tāds neoficiāls mūsu Latvijas satvēriena karalis, kas skaitās, tas ir Mareks Leitis, un viņam pieder arī Latvijas rekords tieši šajā vingrinājumā. Nu, tas, protams, ka dod vēl papildus motivāciju katram nākamajam spēka vīram pārspēt, un jūs paskatieties paši 56 sekundes apaļas. Nu, manuprāt, tas ir ļoti nopietns pieteikums gan pašam Marekam, gan arī pārējiem spēku vīriem šajā otrajā disciplīnā Vivacolor automašīnu turēšanā. Nu, ko, kā nākamais Oskars Brugmans ķersies klāt avatara cienītājs, tiesa gan kādā 3D formātā vai parastajā? Vienīgais, kam patīk mājdzīvnieks, ir kaķis, jo pārējiem visiem bija suņi. Nu, ko, pavērosim, vai kaķis ir tās labais, tā teikt, iedvesmotājs, kas ļaus arī šajā vingrinājumā uzrādīt Oskaram labu rezultātu. Nu, Oskaram šajā sezonā kā pa viļņiem, bet, tas nekas. Gan jau nostabilizēsies, un galvenais ir, protams, tikt uz šo lielo superfinālu, kas norisināsies 7. un 8. augustā divās pilsētās Ventspilī un Ikšķelē. 20 sekundes Oskars jau ir pievarējis, nu ko, 30 sekundes izskatās. Pagaidām viņam rokas netrīc, sejas izteiksme visai mierīga, 30 sekundēm ir jābūt, un tad jau sāksies tā īstā cīņa. Jā, Vivacolors ir nomainījis tā kā vieglās krāsu buņģis, 12,5 kg smagās pret 1120 kg smagajām, gluži ne krāsu buņģām, bet gan jau ar Vivacolor krāsotajām automašīnām. Jā, 40 sekundes. Ļoti labs rezultāts arī Oskaram, jā, bet, Rolands Fersters uzstādītais ir, es nezinu, vai kāds vispār pārspēj šo rezultātu. Dizis Zariņš, Pearl Harbor, atkal tāds, viss tās filmas, tādi blockbusteri no Hollywoodas ar skaistām beigām. Skatīsimies, vai šeit Breiļos arī būs skaisti rezultāti Dizim Zariņam, kurš šajā sezonā pirmo sezonu startē tā kā saucamajiem pie profesionāļiem, pie elites